galvenais princips biznesā. Pirmais ir nepazaudēt naudu. Tas ir pirmais princips. Otrais princips, atcerieties pirmo principu, nepazaudēt naudu. Tātad tu nevari te pazaudēt un tad beigās kur. Ir ārkārtīgi svarīgi naudu nepazaudēt, veicot investīcijas. Un tur jābūt priekšzināšanām, jo, kā jau es teicu, ja valsts var aizņemties un neatdot, tad privātajiem ir nepieciešams, viņš aizņemās, viņam jānomaksā gan procenti, gan pamatsumma jādod, un beigās jāpaliek vēl ar peļņu, attiecīgi ar to atalgojumu. Un tad tas bizness var darboties. Un to, ko Warrens Buffets ir darījis, ka viņam bija kaut kādi gadi 11, viņš skolā tirgoja tur Coca-Cola, avīzes, vēl kaut ko, tad viņš jau sāka domāt, tad, kad 11 gadu, un viņš sāka jau pelnīt to naudiņu, krāt un visu. Un es personīgi uzskatu, ka jo ātrāk cilvēks reāli iegūst darba pieredzi, jo labāk. Un tāpēc, piemēram, tā strādāšana pavasaru. Vienalga, vai tu strādā kafejnīcā, vienkārši glāzes tur novāc nost kaut kur vai traukus, vai tu ej virtuvē strādā, tur kaut kādas sīpoles griezi vai kartupeļus vai vēl kaut ko. Viens ir tas, ko tu dari, otrs tu redzi, tu mācies tajā vidē. Tu nevari iemācīties vienkārši sēžot pie datora, visu laiku klausoties gudru informāciju. Tev tagad tu nevari iemācīties peldēt, ja tu nekad neesi bijis ūdenī. Teorija par to, kā jāpeld, tev skaidra, bet tad, kad tu esi ūdenī, tad neskāpēc tu sāc slīgt. Līdz ar to tas ir pirmais, ko es rekomendēju. Nevis kā uzsākt tur nodibināt firmu.